Labdien tiem, kas ir atnākuši tikai šo daļu. Es esmu Valdis Melderis un es būšu istabas pieteicējs saimnieks, bet laiku pa laikam mums būs ļaudis, kas uz skatuves darīs brīnišķīgu darbu, ko sauc par moderēšanu. Tekstila apritīgums Latvijā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kontekstā. Sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomus Latvijas biroju. Šo pasākumu moderēs vidas organizācija Zaļā brīvība, aprites ekonomikas eksperte tekstila jomā. Ir tieši tik specifiski eksperti. Arī mums šodien šeit Dace Akule, sagaidām ar aplausiem. Dace, the stage is yours. Vai skatuve tev ir? Ar angļu valodu man nav problēmas, mēs arī tajā apritē varam iet, bet cienīsim valsts valodu un turpināsim latviski. Un pirms es sāku par saturu, es atļaušos tomēr vienu emocionālāku piezīmi, jo daudzus gadus manā mīļajā tekstila tēmā ir nācies dažādos fórumos, gan Latvijā, gan starptautiski, izjust to vēlmi, ka mums ir vajadzīga šāda vieta, kur cilvēki, kas šajā jomā ne tikai domā, bet arī dara, sanāk kopā, pārunā lietas, varbūt meklē arī risinājumus, ko darīt vēl labāk, bet arī iegūst tādu saules gaismas momentu, tā skaitā tie praktiķi, tie, kas ir kaut ko pieredzējuši, varbūt arī grūtas mācības guvuši, bet tomēr arī sasnieguši daudz ko, ka šie pionieri, šie praktiķi, viņi ir jāapsveic, viņiem ir jāaplaudē, un mums pašiem ir vajadzīgas šīs vietas, kur mēs lepojamies ar to, kas ir izdevies, un tas arī ir mans virsjumts šim te blokam, kur mēs skatīsimies par to, kā mums Latvijā iet ar tekstila apritīgumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kontekstā, un mani kolēģi jau ziņo, es esmu viņus nobrīfējusi uz to manu uzsvaru, ka šis ir tas moments mūsu tēmā, tekstila tēmā, kad ir jāizmanto iespēja lepoties, un lūdzu nenoguļam, ka šī iespēja šobrīd ir, un nepazaudējam fokusu uz to, ka, protams, ir lietas vēl, kas ir uzlabojamas, par to mēs te vispār nedomājam, ka tas tā nav, nekas nav perfekts, nekas nav ideāls, bet ir momenti, kad ir jālepojas. Un to es jums ātri parādīšu 3 slaidos, kas ir būtībā kodols no mūsu izpētes kopā ar kolēģiem Igaunijā un Lietuvā, Ziemeļvalstu ministru padomes biroja Latvijā un arī citās Baltijas valstīs atbalstītā projektā, kur mūsu fokus ir bijis mēģināt konsolidēt zināšanas, lai iegūtu tādu helikopteru bildi. Kas ir tas, kas šobrīd mūsu valstīs notiek šajā tēmā, kas varbūt ir tie robi, kas šobrīd nav aizpildīti, kur varbūt ir potenciāls, ko mēs neesam apzinājuši, un kā mēs varētu labāk sadarboties, lai tā apritīguma tēma tekstilā tiešām ir ne tikai uz papīra, bet ļoti, ļoti praktiska dzīvē, un mēs izmantojam šajā tuvajā reģionā pieejamās iespējas. Tātad 3 slaidi no manis, un tad mēs iesim pie diskusijas ar ļoti zinošiem dalībniekiem, kas jau ir ieņēmuši, paldies, savas vietas uz skatuves. Tātad lielā bilde no lepnuma perspektīvas. Ja mēs skatāmies šī reģiona kontekstā, Latvija un Somija bija pirmās, kas 2023. gada septembrī, janvārī sāka šķirot tekstilu. Pēc tam nāca Dānija 2023. gada vasarā. Pārējās valstis, tāpat kā visa Eiropas Savienība, sāka 25. gada janvārī, 2 gadus vēlāk. Otrais, mēs, Latvija, esam vienīgā valsts šajā reģionā, kas ir ieviesusi ražotāju atbildības sistēmu tekstilam. Vienīgā, tātad nav Ziemeļvalstis, uz kurām mēs bieži vien skatāmies uz ilgspējas risinājumiem. Mēs esam vienīgā, kas ir ieviesuši. Un ne tikai šeit izceļamies reģionu kontekstā, bet mēs arī esam 4. valsts Eiropas Savienībā, kas to ir izdarījusi. Tātad visas pārējās tagad 27. gada vasarā to izdarīs, jo mēs esam vienojušies Eiropas līmenī. Bet daudzas valstis šajā reģionā tiešām tagad skatās uz mums ar lielu interesi par mūsu pieredzi un aplaudē tam, ka šajā vietā, šeit mūsu zemē, mēs, kas pērkam tekstilu, kas kādā momentā to aiznes uz tekstilu konteineru, mēs ar savu nelielo līdzmaksājumu, caur ražotāju atbildības sistēmām nodrošinam, ka tas tekstils ir savākts, sašķirots, un pēc tam tas var tikt izmantots pārstrādē, atkal izmantošanā un tam līdzīgi.
Un vēl atkārtotas lietošanas līderi. Mēs arī esam šeit Baltijas valstīs. Ja mēs skatāmies uz ziemeļu valstīm, tad tas lietot tekstilu preču patēriņš ir daudz mazāks. Latvijā mēs runājam par 1/3, arī Lietuvā mēs runājam par 1/3 tekstilu preču patēriņā, kas ir lietotās preces. Ja daudzās valstīs runā par to, kā vajadzētu stiprināt tā saukto reuse, jeb atkārtot izmantošanu, mēs šo te jau darām. Dažādu iemeslu dēļ, bet darām, un to arī nevajadzētu aizmirst. Otrs par tekstilu šķirošanu, ja mēs skatāmies uz reģionu, tātad secinājums ir, ka, protams, Baltijas valstīs tā šķirošana notiek jaudīgāk tieši manuālā veidā, un ļoti daudz šī darba mēs paņemam no ziemeļu valstīm. Ziemeļu valstis sūta mums savas lietotās tekstilu plūsmas, un īpaši Lietuvā un Igaunijā šī šķirošana notiek. Savukārt ziemeļu valstīs izplatītāk ir arī tehnoloģija izmantošana, un pirmie eksperimenti arī Igaunijā, Lietuvā, kur, protams, tas ir daļai arī loģiski. Tajās valstīs, salīdzinot ar Latviju, daudz lielāks šķirošanas bizness. Ja? Tur arī ir tā ekonomiskā motivācija meklēt risinājumus. Un pēdējais par tekstilu pārstrādi. Visā reģionā notiek kaut kāda tekstila pārstrāde pēc ražošanas tekstilam. Tātad tas ir tas, kas līdz patērētājiem nav nonācis. Ļoti ierobežota pēcpatēriņa tekstilam, un mēs jau zinām, arī to agrākās diskusijās šeit šodien minēja. Iemesls ir tas, ka pēcpatēriņa tekstils ir ļoti sarežģīts, nezināms, kas lācītim vēderā, dažādas kvalitātes, daudz grūtāk saprast, ko ar to visu var darīt. Baltijā izplatītāks ir tas sauktais augšupstrādes, jeb upcycling virziens, ka mēs no lietotām precēm uztaisam kaut kādu citu tekstilu produktu, un arī mehāniskā pārstrāde, kamēr Somijā, Zviedrijā, Dānijā ir arī ieguldījumi ķīmiskajā pārstrādē. Visa informācija par šo, ko es te izstāstīju, un par šo projektu ir pieejama šajā QR kodā. Un es pateikšu pirms eju uz diskusiju, kā nākamajā gadā mēs sauksim kopā visus tekstilu apratīgumu praktiķus un arī lēmumu pieņēmējus Baltijas un Ziemeļu valstu reģionā, lai mēģinātu tās galvas salikt kopā tādam ļoti strateģiskam virzienam ar lielāku atdevi un tiešām meklēt tās iespējas ne tikai uzrakstīt vienu pozīciju papīru vai, teiksim, jaunu dokumentu, kas jums varbūt ir interesanti, bet arī tiešām ir tas sausais atlikums. Un tagad es ķeršos pie diskusijas un ceru, ka tas mikrofons ātri pārslēgsies no manas balss uz to balsi ar kolosāliem runātājiem. Tagad paņemšu pauzi. Tā. Paldies. Tātad kolosālie runātāji ir jau pat arī otrs slaids. Paldies organizatoriem. Inga Dāboliņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Mairita Lūs, Rīgas dome, Uldis Skreps, EJ Power Recycling. Visiem aizmugurē ir teksts, tā kā es neatkārtošos, un mums arī ļoti ierobežots laiks, un mēs visi redzam mūsu pulksteni. Es turēšos pie laika, lai mums ir kafijas pauze un dienas gaismas pauze, tāpēc tiešām centīšos jūs neaizkavēt. Pirmais, iesildam mikrofonus, pārbaudam balsis, jautājums. Tagad šie slaidi jums jau zināmi un tas stāsts no manis dzirdēts. Pirmās replikas, kā tad Latvija izskatās tekstila apratīgumā šajā reģionā? Kas ir tas pirmais, kas palicis ir visvairāk atmiņā? Mairit, varam sākt ar tevi. Ar mani sākt, man šķiet, ka tas neizskanēja, bet tas, kas man šķiet ļoti svarīgi, ir tas, ka mēs mūsu ražotāju atbildības sistēmā arī esam iekļāvuši šos lietotos apģērbus, jo politiski tā bija ļoti liela diskusija. Vai tad, kad mēs runājām par ražotāju atbildību, tad ražotājs, kurš maksā par to, lai pēc tam viņa ievestās saražotās preces tiktu savāktas, vai šajā sistēmā iekļaut arī lietotos apģērbus. Un mēs viņus beigās iekļāvām, un man šķiet tas bija pareizais solis, jo bez tās Latvijas kontekstā, kad mums 30% nāk no produktiem ir lietotais tekstils, tā sistēma nedarbotos. Šeit bija ļoti liela iebildumi no noteiktiem lietotu apģērbu veikaliem, kuri sacīja, ka viņi nevēlas šajā sistēmā, jo viņi dara ļoti labu darbu, un viņi jau tās iesaistās aprites ekonomikā. Bet, skatoties no tāda valsts viedokļa, ja pie mums tas produkts ir nonācis, mums viņš ir jāsavāc, vienalga jauns vai lietots, bet tas, kurš viņu valstī ir ievedis, ir par viņu atbildīgs. Labi, Inga, pārējiem pie tevis.
Es varu paturpināt par atbildību no ražotāja puses. Mēs no pētniecības viedokļa arī redzam to, ka viens ir tas, ko mēs domājam, tad, kad mēs pērkam kaut ko, bet skaidrs, ka dienā, ka visu atbildību uz pircēju nolikt nevar. Jo, ja mēs piedāvājam tirgu ļoti slikts kvalitātes tekstilu materiāls, tad skaidrs, ka dienā, ka viņus var nopirkt. Un, kā mēs zinām, tad pirkums nevienmēr ir ļoti izsvērts. Ļoti bieži mēs pērkam dopamīnu ar pirkumu. Un, kādēļ gan ne, lai tas būtu slikts kvalitātes šallīti vai kas cits, jo tas ir lēti. Cilvēkiem nav daudz naudas, viņi pērk lēti. Ļoti bieži neaizdomājoties, ka lēti nopirktais ilgtermiņā ir dārgāk. Ja, līdz ar to es pilnīgi piekrītu, ka ražotāju ieviešanas un ražošanas vietēji atbildībai, protams, ir jābūt. Uldi? Tāpēc, ka mums ir šī ražotāja atbildības sistēma, mēs arī varbūt esam to soli priekšā tām Eiropas valstīm. Un no mums var mācīties, un ar to ir ļoti jālepojās. Jo mēs esam izdarījuši daudz. Kaut vai pagājis tikai gads un 3 mēneši, bet gadā un 3 mēneši rezultāti rāda pa sevi, cik daudz ir savākts un cik maz ir novietots poligonos, aprakts. Tā kā liels solis ir izdarīts un jāiet tikai uz priekšu, un tas viss ir jākāpina, lai paliktu arvien mazāk un mazāk un mazāk atkritumu. Uldis mums būs nākamajā tekstila blokā pēc kafijas pauzes ar savu uzņēmumu stāstu, tā kā varēs padalīties tajās detaļās, bet tu kā cilvēks, kas ir viens no 3 ražotāju atbildības sistēmas organizācijām, ļoti labi zini to aizmuguri arī un arī tās diskusijas, kā mēs esam nonākuši pie tā, ka Latvija ir tā valsts, kurā ir tekstila rasi tā sauktajā vietā. Kā tu teiktu, kas varētu būt tie iemesli, kā tu skaidro tiem ārzemju arī kolēģiem, kas vaicā, kā jūs tikāt ar šo galā, kā tad tā zvaigznes salikās, kāpēc Latvijā ir un citur nav? Varbūt jāuzslavē ir gan Varams klimata enerģētikas ministri un valsts vides dienas, kad cilvēki tur strādājot saprot to reālo problēmu un turās pie 2035. gada mērķa, ka varēs tikai noglabāt 10% no visas atkrituma apjoma. Un izprot, ka tekstils arī ir liela problēma no šī noglabāta apjoma un kad jāsasniedz mērķi. Un tekstils ir grūts materiāls. Tas nav viegls materiāls, neko savākt, neko atgriezt dzīvē vai atgriezt jaunā šūnā apakaļ, un tam vajag laiku. Un es domāju, ka tas pluss ir, ka mums ir saprotoša ministrija, saprotoša valsts vides dienas un dod to iespēju attīstīt ātrāk nekā citiem, jo mēs esam, kā es minēju, to soli priekšā. Mēs ejam uz to un zinām jau, uz ko mēs tiecamies un kur jāiet. Mairita, varbūt tev ir ko piebilst pie tā, varbūt veiksmes faktoriem vai kaut kā labi salikās. Kā tas ir, kad igauņi un lietuvieši, piemēram, šobrīd tiešām uz Latviju skatās kā uz to vietu, kur var iedvesmoties un saprot, ka patiesībā Eiropas Savienības vienotajā lēmumā viņi arī nevarēs to lietoto tekstilu iekļaut savās sistēmās, jo viņiem būs jāpagaida uz Eiropas komisijas izvērtējumu, vai to varētu darīt. Un tas ir 29. gada decembris, un pagaidām tagad tas lietotais tekstils ir tā kā teikts, ka vajadzētu to tomēr no sistēmas izslēgt. Es šeit piekritīšu, ka mums vienkārši sagadījās tādi veiksmīgi faktori ar tiešām iesaistītiem ierēģiem un nozari, kas bija gatava sadarboties, un mums šo sistēmu izdevās izveidot. Es teiktu, neuzdevu jautājumu, izmantošu iespēju to pateikt. Es redzu, ka mums ir jāiet vēl tālāk, izmantojot to, ka mēs šajā vilcienā esam tā labi iekāpuši, un tas, kas mums būtu jādara, mums būtu jāpaukstina savākšanas mērķi. Man kā Rīgas deputātei cilvēki bieži vien prasa, kāpēc tur nav konteinera, kāpēc tur nav konteinera. Ļoti vienkārši, tāpēc, ka šobrīd ražotāju atbildības sistēmas var izpildīt ministrijas uzstādītos, valsts uzstādītos mērķus ar esošajiem konteineriem, un viņiem nav līdzekļu, lai viņi uzstādītu papildus konteinerus. Ja mēs gribam vairāk plašāku pieeju konteineriem, mums vienkārši vajag paaugstināt mērķus, ko šobrīd mēs jau sasniedzam un pārsniedzam. Tas, Uldi, jautājums arī pie tevis, tu droši vien tajā praktiskajā darbā arī var teikt, tā sabiedrības gatavība šķirot ir izrādījusies lielāka nekā tad, kad bija diskusijas par šiem mērķiem, kur tagad izrādījušies ir pārāk pieticīgi, ja? Šobrīd ir tāda situācija, kad mēs savācam daudz vairāk nekā ir noteikts no valsts normatīvajos. Piemēram, nākamgad ir 22,5% no tirgu novietot apjomu jāsavāc, un mēs šobrīd jau visas ražotāju atbildības sistēmas kopā savācam pie 40–45% stabili jau, un es domāju, ka, kā Mairita saka, mēs varam vairāk. Ja mums dod iespēju, mēs varam vairāk izglītot sabiedrību, vairāk konteineru akcijas, un līdz ar to mēs varam vēl vairāk izdarīt un savākt lielāku apjomu.
Inga, tu man māja ar aci, jo tu arī gribēji kaut ko Es pateikt. gribēju paturpināt to, ko Uldis pieminēja, ka tekstils ir sarežģīts materiāls. Mēs redzam, ka cilvēki ir gatavi nodot, mēs redzam, ka cilvēki ir gatavi vākt un trūkst tās kapacitātes. Atkārtot aicinu, mazāk ir vairāk. Tekstils ir sarežģīts materiāls no pētniecības viedokļa. Ļoti redzam, ka gan pārstrāde, gan viss tas, kas ar viņu ir darāms tālāk, līdz ko mēs tekstilu esam gatavi izmest, viņš pārsvarā gadījumos normālā situācijā. Es nerunāju par ļoti sliktas kvalitātes iepirkumu, ko mēs vienkārši neesam gatavi lietot. Normālā situācijā, kad tekstils ir novalkāts, viņš ir novalkāts. Tas ir vecs materiāls, ar kuru mēs vairs nevaram rīkoties tikpat labi, kā mēs rīkojāmies iepriekš. Tādēļ mēs esam gatavi no viņa atvadīties. Līdz ar to vēlreiz un vēlreiz, jo mazāk mēs patērēsim, jo mazāk mēs pirksim, jo mazāk būs ko izmest un mazāk būs ko domāt, ko ar šo sarežģīto materiālu darīt. Ja, tad mazāk ir vairāk tekstila aspektā ļoti strādā. Bet Latvija taču arī šajos patēriņa un ražošanas apjomos tomēr pozitīvā ziņā izceļās Eiropas salīdzinājumā pareizi. Tā ir, protams, bet aicināt nepirkt no visiem trešās pasaules valstu atkritumu ražotājiem nekad nav par daudz. Mairita, tu gribēji kaut ko piebilst? Jā, es šim varu piebilst. Tad, kad es vēl biju vienkārši vides aktīviste, nevis politiķa, viena no manām mīļākajām aktivitātēm, ko darīt ar grupām, bija uzstādīt karti un palūgt cilvēkiem uzlīmēt uzlīmītes 3 valstīs, kurās viņi ir bijuši. Cilvēki tur salīmēja. Un tad otrā aktivitāte bija apskatīties apģērba etiķetes, kur viņas ir saražotas, kas tev ir tur, kam tu tur vari atrast un uzlīmēt uz šīm valstīm uzlīmītas. Tas, ko tu redzēji, tādas 2 sadalītas pasaules. Viena tā, kurā mēs tagad dzīvojam, ceļojam, eksistējam, un tad ir tā otra, kurā tiek saražots viss tas, ko mēs valkam mugurā. Un šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos tas ir vēl svarīgāk no šiem ražotājiem tālajiem sūtot, bet arī, ja mēs vietēji pērkam ārpus Eiropas ražotu apģērbu, te mums izskanēja, ka ir mazāks pieprasījums pēc pārstrādātas plasmasas. Tas ir tāpēc, ka ļoti daudzi ražotāji Indijā un Ķīnā un citās valstīs šajā reģionā iegādājas lētos fosilos resursus no Krievijas un pēc tam tos pārveido plastmasā. Un es atgādināšu, ka arī mūsu poliesters ir tas pats viens pēc. Tad, kad mēs pasūtam šo lēto poliesteru no ārpus Eiropas Savienības, mēs pēc tam staigājam apkarinājušies, apkrāvušies ar sacietinātu Krievijas gāzi praktiski. Jā, tas ir stāsts par sintētisko šķiedru dominanci visā tekstila industrijā. 2/3 materiāli ir tādi, un ja jau mēs paskatīsimies, nav runa tikai par to, kas mums varbūt šodien ir mugurā, bet arī paklāji un uz kā mēs sēžam. Tas arī noteikti šajā gadījumā ir sintētika. Arī jūs droši vien sēžat uz tādu, bet tam arī ir iemesls, tā ir funkcionalitāte. Tā ir skaitā, ja mums tur būtu dabīgais samts uz jūsu krēsliem, tad droši vien pēc gada būtu jāmaina no nodiluma un tam līdzīgi. Nav jau runa, vai nekad ir kādas ļoti melnās šķiedras un nekad neizmantojamās. Jautājums par to, cik mums tagad ir visādas problēmas arī jārisina. Un varbūt tā diskusija, kas agrākās diskusijās šeit šodien ir izskanējusi par to, ka varbūt jāiet uz mazāku dažādu šķiedru kokteļu daudzumu arī tekstila industrijā. Tā, protams, arī šajā sarunā ir. Bet es gribēju pavaicāt, Inga, tev, tu redzēji tās bildes par to, kas notiek tekstila pārstrādi, šķirošanu Baltijas valstīs salīdzinot ar Ziemeļu valstīm. Kā tu skaidro, ka mums tā situācija ir attīstījusies tāda, ka Baltijas valstīs ir tā manuālā šķirošana, Ziemeļvalstīs tur vairāk ar tām tehnoloģijām ir attīstījušies. To arī es vairākos tādos Eiropas līmeņa pētniecības attīstības projektos iekšā. Kāpēc mums tāda situācija izveidojusies? Pirmkārt, jau tehnoloģija attīstība ir līdzi laikam. Ja mēs esam kaut ko ieviesuši, tad tehnoloģija attīstība mūs mazliet neskar. To labi jūt privātā dzīvē. Ja mēs tūliņ pēc Latvijas brīvības atgūšanas uztaisījām remontu, tas bija tā saucamais eiro remonts, un vēlāk taisīt jaunu remontu jau citās skaņās bija diezgan grūti, jo ir tā kā diezgan skaisti. Kā tad tā es tagad pārtaisīšu to tikko taisīto? Ja? Un līdzīgi ar jebkurām tehnoloģiju attīstībām. Līdz ko kāda tehnoloģija attīstās pietiekami strauji, tas, ko mēs jau esam ieviesuši, pārtaisīt to ir ļoti dārgi. Ļoti grūti un laikietilpīgi, jo arī tā rokām šķirojamā līnija ir tehnoloģija attīstība. Tas nav, ka kāds vienkārši sēž šādā zālē un šķiro, jebkurā gadījumā tur ir tehnoloģijas iesaistīts. Ja? Līdz ar to pārtaisīt ir mazliet grūtāk. Ja? Un tas arī veicina to it kā atpalīdzību. Tajā pašā laikā mums ir iespēja
ielikt nākamajā tehnoloģijā, tad, kad būs nākamais attīstības vilnis. Tad tu mudinātu šobrīd tieši tajā tekstila apritē mēģināt izmantot iespēju ielikt iekšā, Jā. sajūgt kopā to Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības spēju un varbūt pārņemt un sakombinēt, lai mēs varam pārņemt to, ko varbūt internetbanku sistēmā, piemēram, mēs pārņēmām daudz ātrāk nekā daudz citas valsts, tad kaut ko līdzīgi izdarīt arī tekstilā. Bet šajā tēmā, es zinu, Uldi, tev ir ļoti tuvu arī tas virziens par to, cik ļoti, ļoti būtiski ir kvalitatīva šķirošana, jo no tā arī sākas viss tas ceļš, kas ar šo sašķiroto tekstilu ir iespējams. Pirmais tas mērķis ir izglītot sabiedrību, ko pareizi ielikt tajā konteinerā iekšā. Jo sākumā ap pirmiem konteineriem gāja grūti. Cilvēks ierauga konteineru, viņš neizlasa nemaz virsū, ka ir tekstils, tad iet iekšā viss. Un tad laiks prasa, lai cilvēks iemācījos, tas ir tikai tekstilam. Tālāk ir, kā to tekstilu ievietot. Nevajag izslaucīt no sākuma grīdu un tad ielikt tekstilā. Mēs viņu smuki ieliekam maisiņā, aizjām ielikt tekstilā, lai mums pēc tam arī vieglāk ar to materiālu. Un tas maiss pastāst tiem, kas varbūt nesaprot, kāpēc tas ir tik svarīgi. Maiss ir svarīgi, tāpēc, ka konteinerā iet apmēram 300 kg vienā iekšā, un ja iemet vienu slapju, piemēram, tēkreklu, tad tas viens tēkrekls to visu konteineru var sabojāt ar to mitrumu. Un ja mitrs paliek slapjš, sāk pelēt, tad rodās visas problēmas, kas mums ir zināmas. Jā. Un tā tad ir ļoti labi, ja cilvēks pats pirmais zina, kā šķirot, bet pēc tam ir tas otrs, ka tas viss aiziet pie jums, jau pie profesionāļiem. Jā, tad, kad tas atnāk pie mums, tad jau mēs viņu saucam par detalizēto šķirošanu, kur mēs nošķirojam visu otrreizēju izmantojumu, ko var, un tad liekam visu malā, ko var aizvest uz pārstrādi. Un tad sākam jau šķirot pa materiāliem, kas ir milzīgs resurss un milzīgs izaicinājums, jo, kā iepriekš jau minēja, iekšā ir viss. Iekšā citreiz tas, kas uz birkas, tas nav reālais materiāls. Piemēram, tādu piemēru var minēt pašā sākumā mēģinājumu ar augstas kapacitātes iekārtām sasmalcināt, un sakusa vienā lielā bluķī, kas bija, iedomājieties, izkausēts plasmas bluķis. Vai tas ir tekstils? Domājuši, ka tur nebūs sintētika. Bija domāts, ka būs smuka pūciņa, tā kā mēs zinām, vatīta vai kaut kas tam līdzīgs, bet palika ciets bluķis, ko grūti bija pēc tam iztīrīt no iekārtas. Un tad rodās jautājums, kas ir tekstils? Jā, kas ir tekstils? Mairīt, es redzu, ka tu gribi piebilst, bet es zinu, ka Inga ir ko teikt par šo tieši marķējumu un to, kas ir uz birciņām, un cik ir vispār jautājums, cik mēs varam uzticēties tam, kas tur ir rakstīts, un, protams, arī tāpēc Eiropas Savienības viss jaunu noteikumu virziens, lai pārstrāde būtu iespējama, ir jāzina arī, kas tam lācītim ir vēderā. Bet tātad tu savās laboratorijās, kur mēs nesen viesojāmies Rīgas Tehniskajā universitātē, vari bieži vien pārliecināties, ka tas, kas ir uz birciņas, var arī nebūt tiešām tas, kas tur ir? Jā, diemžēl tā. Bet paturpinot par tehnoloģijām, es papriekš par to pabeigšu. Šobrīd droši vien, ka tā manuālā šķirošana, Uldis ļoti labi stāsta par to, ko viņi dara manuālajā šķirošanā. Tas joprojām ir solis priekšā, jo neviena robotu sistēma vēl nespēja un neprot to, ko cilvēki prot. Nākamais ir par etiķetēm. Ļoti bieži jau viņi nemaz nav. Cik daudz no jums patur etiķeti apģērbā? Nav nekā briesmīgāk par etiķeti. Īpaši šausmīgas ir etiķetes zīda blūzītēs. Lūk, tad nākamais ir par to, pat ļoti augstas klases ražotāji melo par to, ko viņi ir ielikuši. Maz, ka Eiropas Savienības, Eiropas komisijas regula ļauj 5% nenorādīt vispār, bet ļoti bieži ražotājs melo. Pareizi jau pieminēja kolēģi par to, ka Latvijā, Eiropā, Eiropas Savienībā šajā reģionā gandrīz neko neražo šķiedru ziņā. Mēs tik un tā 90% importējam no austrumiem. Austrumi māca labi stāstīt. Tur ir pasakas 1001 nakts. Tur daudz kas nāk. Ja? Un vēlreiz saku, pat ļoti augstas klases ražotāju materiāli iepirkumiem domātie atnāk uz laboratoriju tikai tādēļ, ka iepirkums prasa, viņi nepieņem laboratorijas no uzņēmuma šo te laboratorijas izdruku. Viņi prasa pārskatu no akreditētas laboratorijas. Un mēs akreditētajā laboratorijā redzam, ka tas sastāvs, kas ir norādīts, šad un tad ir tikai attāli līdzīgs. Ir kritiskākais gadījums mums bija, kad atveda zeķes uz pārbaudu, kurām bija rakstīts 100% vilna. Vilnu viņas nebija redzējuši, toties tur bija 7 dažādi citi materiāli.
Bet tas bija ražotājs šeit Eiropā vai no tām tālajām zemēm? Rakstīts šeit Eiropā, bet vēlāk pavaddokumentos mēs atradām arī tālās zemes. Nu jā, tekstilā arī ir tas burvīgi, vai ne, ka pirms 3 gadiem Eiropas komisija izstrādājot šo stratēģiju Eiropas Savienības apritīgākai, ilgspējīgākai tekstila industrijai uzlika tai skaitā arī šo mērķi, ka ir jāsavāc tā kvalitātes sadaļa. Ne tikai tas, ka mēs te runājam, kas notiek ar tekstilā konteineros ieliktiem materiāliem, bet arī jāsāk no tā pirmā, pa ko mēs esam jau runājuši fóruma pirmajā daļā šad un tad, par to, ka tas dizains, ekodizaina kritērija, jeb citiem vārdiem vienkārši augstākas kvalitātes prasības, tai skaitā godīgums par to, kas vispār lācītim vēderā. Bez tā mēs nevaram to apritīgumu uzbūvēt, jo tad ne tikai uzņēmumu iekārta redzēs visādus interesantus pikučus, bet arī vispārējie, kas mēģinās kaut ko darīt. Mairit, beidzot tev vārds tam, ko tu, es ceru, vēl atceries, gribēji pateikt. Jā, atceros. Man ļoti patīk, ka mēs ejam no visādiem līmeņiem, no vērtību līmeņa līdz praktiskajiem, globālajai tirdzniecībai, un tad es aiziešu atpakaļ pie kaut kā tāda ļoti vienkārša par konteineriem. Tas, ko man šķiet, mēs ilgu laiku, tie, kas par atkritumiem komunicē, par tekstilu atkritumiem komunicē stāstam, ir tas, ka šobrīd tekstila konteineros ko var mest? Visu tekstilu, tam nav jābūt atkārtot izmantojumam. Arī saplēstās zeķes un apnēsāto krekliņu tajos var droši likt. Mums tātad ir 3 tipu konteineri. Viena ir labdarības organizāciju konteineri, kas ir piemēram otrā elpa, kur var likt apģērbu, kas ir vēl paredzēts atkārtotai izmantošanai. Tad mums ir ražotāju atbildības sistēmu konteineri, kuros mēs varam likt visu to, kas vairs nav valkams, arī to, kas ir valkams, ja mums nav blakus tās labdarības organizāciju konteineris. Tad mums ir 3 konteineri, vai ne? Kas vēl Latvijā ir viena ļoti interesanta lieta. Mums ir tāda, neteiktu 1 vai 2, bet tāda viena ir lielāka organizācija, kas izvieto savus konteinerus. Tā izskatās pēc labdarības organizāciju konteineriem. Realitātē tas ir uzņēmums, kas šo tekstilu pēc tam tirgo kaut kur, un viņiem nekāda labdarības statusa nav, sabiedriskā labuma statusa, un to, kur šis tekstils to nāk un cik daudz tiek savākts, to mēs arī īsti nezinām. Nu, tā kā šeit arī ir konkrēts viens mājas darbs, kas ir līdz galam jānovēd, ne tikai jāsagaida žurnālistu ieliktie čipi apģērbos, kas aizceļo pāri pa treidviņām zemēm un arī neiesdodas iegūt informāciju, ko šis konkrētais spēlētājs dara ar to visu un kur tad ir tas labdarības aspekts šajā visā. Nu, tur ir jāsakārto nedaudz tā joma un skaidrs, kā jau es arī teicu, nav ideāli tā Latvijas sistēma, bet arī tas basics, tas minimums ir ar kaut ko tādu, ar ko mēs varam lepoties. Mums vēl ir gandrīz 3 minūtes, un es gribētu veltīt tās 3 minūtes tādam uz nākotnes arī skatam. Un konkrēti man rūp šajā visā tēmā arī tas, ka no tās iespējamās daudz ciešākās sadarbības Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā mēs tiešām varam izmantot, kā jau minējām, tās iespējas ielikt kaut kādās attīstības izpētes stadijās, kurās mums varbūt nav dažādu iemeslu dēļ bijis iespējas būt klāt, bet arī tiešām paņemt savu dalību, ja augstāks pievienotas vērtības procesos. Ja šobrīd mēs varbūt vairāk izceļamies ar to, ka pie mums manuāli tiek šķirots lietots tekstils šajā lielajā bildē, tas ir tas, kur mēs tā kā daram daļu no darba, ja mūsu pusē, tad kādā veidā, kā jūs redzat, kas tad varētu būt tie konkrētie darbi, kā Latvija varētu piedalīties tādos augstākas vērtības procesos, lai šis apritīgums mūsu reģionā ir vēl aktīvāks, un tiešām mēs nepaliekam tikai uz to, ka mums te tikai šķiro, jo mums ir arī prasmes rokdarbos, mums ir arī prasmes dizainā, mums ir arī inovatīvas idejas, mēs neesam nekur ne pa kādu kapeiku zemāki cilvēki par Ziemeļvalstu iedzīvotājiem, mums arī ir tās spējas, bet kā to panākt, kā tu, Uldi, redzi, kas no tavas puses būtu tas, ko tu teiktu, šaujam tajā virzienā? No sākuma var būt, lai strādātu pārstrādes rūpnīcas tekstilam, ir vajadzīgs tekstils, un tas ir noteikts apjoms pie kaut kāda apjoma, kad tas paliek izdevīgi, kad var samaksāt cilvēkiem algas, kad var dot jaunas darba vietas un nodrošināt to visu. Vai mums Latvijā vieniem pietiek tekstils šādu iekārtu uzturēt? Nē. Tāpēc es uzskatu, ka vajag runāt gan ar visām Ziemeļu valstīm, ar kaimiņu valstīm, ar visiem, lai to apjomu salasītu. Un tad, kad tas apjoms būs, ar ko to rūpnīcu pabarot, tad gan mēs atrisināsim lielu problēmu sev, gan arī kaimiņu valstīm, iespējams visai Eiropai.
Un no tā mēs tikai sildīsim ekonomiku un arī dosim darba vietas. Tā kā, tas būtu mans redzējums. Tātad kopīgi meklēt atbildes Inga. Par kopīgām atbildēm tieši tā. Ņemot vērā, ka es esmu ļoti iesaistīta arī uniformu pētniecībā, uniformu gatavošanā, uniformu iepirkuma specifikācijās, kopīgi veidot vienotas uniformas visiem mūsu resoriem, līdz ar atkritums vienādi savācams un beidzot viņu savākt, nevis izmest. Labi, un Mairita? Es teicu, ka tirgus, lai mēs kaut ko labu darītu, mums vajag labas izēvielas. Es ceru, ka Eiropas līmenī tiks sakārtots tas, ka mums būs kvalitatīvāks apģērbs un būs skaidrs, kas viņā īsti ir iekšā. Un tad arī dažādām rūpnīcām būs lielākas iespējas ar to kaut ko izdarīt. Liels paldies! Uz gandrīz vai nulli mēs esam beiguši šo sarunu un teikšu lielu paldies visiem paneļa diskusijas dalībniekiem. Man liekas, ka mēs turējāmies pie tās līdzsvarotās, gan kas ir jāuzlabo, gan tomēr palepojamies. Un es ceru, ka nākamajā gadā fórumā mēs varēsim vēl palepoties par jauniem darbiem, bet šobrīd lūkšu jūs aplaudēt mūsu panelim. Paldies! Un paldies Dacei arī par moderēšanu un paldies par ļoti jēdzīgo paneli. Paldies!